Labdien! Mani sauc Tālvalds Muzikants. Es esmu mākslinieks, dizaineris un šobrīd studēju doktorantūrā Mākslas akadēmijā. Un man prezentācijas tēma ir saistīta ar manu pētījumu, ar doktora darbu. Un tā ir saules enerģija un dizains. Kāpēc tas saules enerģija? Mēs visi zinām, ka izsīkst pasaules enerģētiskie resursi, un dizaineriem ir jāmeklē produkti, jārada produkti, kas būtu ilgtspējīgi un enerģijas taupoši. Un ir viena labā ziņa, ka mums ir viens enerģijas avots, kas ir pilnīgi pavelti, jo katru stundu Zemi sasniedz tāds saules enerģijas daudzums, ko sauc arī par saules radiāciju, kas varētu visas pasaules enerģētiskās vajadzības nodrošināt veselu gadu. Un tad ir jautājums, kāpēc mums to neizmantot? Paskatīsimies mazliet vēsturē. Arkimēds savulaik spēja ar izliekt spoguļu palīdzību sadedzināt romiešu kuģus, kas tuvojās Sirakūzām. Tāpat mēs arī visi zinām, ka olimpiskās lāpas gan vēsturē, gan arī tagad aizdedzina ar saules stariem, kas koncentrēti. Un paskatīsimies, ko tad mēs darām šodien ar saules enerģiju. Ir divi veidi saules enerģijas izmantošanas veidi. Pirmās ir tā sauktās termosolārās iekārtas, vai ko mēs saucam par saules kolektoriem. Diemžēl nedarbojās lāzerīts. Nē, lāzers nedarbojās. Jā. Otrās ir tā sauktās saules baterijas vai fotoelektriskās iekārtas, tās, kas ražo strāvu. Jā. Visā pasaulē ir arī sabūvēts milzum daudz solārās elektrostacijas. Un arī šeit ir divi principi. Šis te pirmais princips ir gluži tas pats, ko izmantoja savulaik Arhimēds. Ar tūkstošiem izliektu spoguļu tiek koncentrēti saules stari uz šo te torni, kurā tālāk ir enerģijas nesējs, vai tas ir šķidrums, kas uzkarst, un tālāk novada karstumu uz tvaika turbīnām, kas savukārt griež ģenerators un ražo strāvu. Otrs princips ir šīs te saules baterija elektrostacijas, kas ražo tiešā veidā elektrisko strāvu. Cik tad ir efektīvas saules baterijas? Pati jaudīgākā baterija, kas patreiz ir izgatavota, to jūs redzat šeit, viņa reizē arī ir pati mazākā. Un tas ir gandrīz 45% no jaudas, ko saule dod, viņi var izmantot. Labā ziņa, ka saules baterijas paliek arvien lētākas. Viņas jau ir palikušas 100 reizes lētākas no tās dienas, kad viņas ienāca tirgū 977. gadā. Un pie tam šī cena turpina vēl kristies. Un tai pašā laikā efektivitāte arvien palielinās. Mums visiem liekas, ka Latvijā jau tā saule ir pa maz. Piekritīsim, jā, ziemā mums viņa spīd ļoti maz. Bet labā ziņa ir tā, ka Latvija, ja mēs skatāmies uz šo saules karti Eiropas kontekstā, viņi ir iekrāsot līdzīgi kā daudz citas Eiropas valstis. Un ja mēs apskatāmies, kā tas izskatās skaļos, tad Rīga pat apsteidz daudzas Eiropas galvaspilsētas saules intensitātes ziņā gada griezumā. Kā tas izskatās? Mums ir savas priekšrocības. Mums ir garas vasaras, kad ir gandrīz Jāņos līdz pusnaktī gaišs, savukārt ziemā gaisma ir īsāk. Tāpēc arī šie stabiņi, saules spīdēšanas ilgums pa mēnešiem ir ļoti atšķirīgi. Un vasarā šī te saules enerģija gada griezumā kompensē ziemas trūkumu. Ja mēs būtu kaut kur uz ekvatoru, tad šie stabiņi būtu vienādi. Un ko tad var darīt dizaineri? Mēs paskatīsimies uz dažiem produktiem, kā dizains varētu ietekmēt, kur taupīt enerģiju un kur viņu ņemt.
Pirmkārt, jau dažādas ierīces, ko mēs varam uzlādēt. Mēs visi zinām, ka ir liels nepatikšanas, ja ir mobilais telefons paņemts līdzi un viņš ir izlādējies, vai mēs dodamies kaut kur turismu pārgājienā un mums nav līdz baterijas vai ko darbināt ierīces, tad mēs to visu varētu veikt ar saules baterijām. Pie tam daudzās vietās pasaulē arī nemaz nav elektrības, un tur arī pat vienkārši galda lampa ar saules baterijām būtu ļoti noderīga. Dizaineri ir radījuši arī dažādus projektus dažādiem infrastruktūras objektiem, kur mēs varam atpūsties, mēs varam lasīt grāmatu un vienlaicīgi lādēt kādu ierīci vai klausīties muziku, kas ir pieslēgta pie šīm saules baterijām. Pilsētā ir ļoti daudz vietas, kur spīd saule, un mēs novietojam automašīnu, vai tā būtu elektroautomašīna, tad ideāli mēs viņu varētu lādēt, vai arī vienkārši šī elektrība nonāk pilsētas tīklā, un mēs to izmantojam. Tāpat tas arī ielu apgaismojums. Arī kuģi un laivas tiek aprīkot ar saules baterijām, jo saule spīdot uzlādē, caur baterijām uzlādē akumulators, un tālāk šis kuģis vai laiva var braukt. Augšējā kreisā attēlā redzamā laiva patreiz brauc, vai kuteris to varētu saukt, apkārt pasaulē un tādā veidā reprezentē saules enerģijas izmantošanas iespējas. Katru gadu notiek pasaulē saules kausi ātrums sacīkstēs sporta automašīnām, kuras darbojās tikai ar saules enerģiju. Un ir tādas vietas un tādi izstrādājumi, kur vienīgais enerģijas avots ir saules enerģija, kā piemēram šis ķīniešu dizaineru radītais objekts, māju uz ielas vai mobilā māja, kur saules baterija dod strāvu, un šis cilvēks var neatkarīgi dzīvot. Līdzīgs ir arī šveiciešu firmas piedāvājums, mobilā brīvdienu māja, kur arī pilnībā nodrošina sevi ar saules enerģiju un baterijām. Lidmašīnas. Mēs varam lidot ar saules enerģiju, lidmašīnas paliek arvien sarežģītākas, bet šīs neizlieto nevienu degvielas litru, nepiesārņo gaisu. Protams, ka tās nav pašas lielākās, bet viņas ir ekoloģiski tīrākās. Un modes dizains arī mēs varam šīs saules baterijas ievietot tērpā, tādējādi kaut ko uzlādēt. Un kāpēc gan mēs nevarētu arī sauļoties ar saules baterijām un, piemēram, klausīties mūziku. Dizaineriem arī ir ideja, kā pārvērst enerģiju skaistumā caur šīm rotām. Cepures, piemēram, kas mūs atvēsina, kas dod gaismu, bet ar saules baterijām, bet cepures var valkāt ne tikai cilvēki, varētu tas būt arī govis, kas ganās, un šī ierīce nodrošina viņu globālo pozicionēšanos ganībās. Un visbeidzot, mans projekts, tas ir koks ar saules baterijām. Mans uzdevums bija izparādīt, ka saules enerģija var būt ne tikai funkcionāla, bet arī skaista. Šis koks ar baterijām, kas ir zaros, uztver saules enerģiju un naktī iedegās ābolu. Projektam arī ir turpinājums, tā ir uzlādes stacija elektroautomašīnām. Un ko tad dod saule mums? Kāpēc mums tas vispār būtu vajadzīgs? Saule ir tāda stipra zīme. Mēs visi zinām, ka saule kaut ko asociējās ar labo, daudz tautu kultūrās tā ir pielūgta. Arī latviešu rakstos saule ir ļoti spēcīga zīme. Un ja mēs paskatāmies šo semiotisko karti, varbūt tā liekas ļoti sarežģīti, bet vienkāršiem vārdiem sakot, tas, ko reprezentē šis produkts, asociējās ar kaut ko ļoti labu, ar kaut ko ļoti skaistu, un tādā veidā mēs iemiesojam arī caur produktu šīs saules vērtības. Un tagad, ja varbūt jūs man īsti nenoticējāt, ka tā saule tik labi un tik skaisti, mēs uztaisīsim mazu eksperimentu. Man šeit ir 2 mazas saules baterijas un mazs elektromotoriņš pievienots pie tām nelielām dzirnaviņām. Pastīsimies tā, kā mums nespīd īstā saule, tad ieslēgsim mākslīgo saulīti. Jā. Un mēs varam salīdzināt šo te attēlu ar Renē Margaritas pīpi, kur viņš arī teica, ka tā nav pīpe,
Un es varu teikt, ka šis te nav koks, vai tā nav lidmašīna, bet tā ir tā ideja, ko iemieso šis te produkts. Paldies par uzmanību.